Nu, jāatzīst, ka diezgan grūti mums ir, ja tā būtu vēl vasara, kā ārājais silts laiks, tas būtu saprotam, bet mums brauc bērni. Daudzi tie, kas ir gados jaunāki, jau pusi treniņā saka, ka viņiem ir augsts, un daudzi ir ļoti bieži aizbraukuši projām no tā, ka viņi jau salst. Labi, jā, mēs ārā varam darboties, bet jebkurš hokejists, kurš ir spēlējis, var pateikt to, ka tu nevari uztrenēties, ja tu neesi uz ledus. Un sausie ir viens, bet ja tev nav ledus treniņa, tu savu fizisko formu tāpatās nevar tik labi uztrenēt. Kā treneris, domāju, varētu ļaut vismaz iekšā kaut kādu konkrētu skaitu cilvēks, un es domāju, ka ja mēs spētu apsēsties pie galda ar cilvēkiem un izstāstīt, ka mēs varam kaut kāds drošības pasākums veikt, ievērot distanci, vismaz ar 5 vai 10 cilvēkiem uz ledus kaut kādās grupās, es domāju, tas jau būtu daudz, bet, ka tev jau 4 mēnešus neļauj uz tā ledus kāpt, traki, un mums ir spēlētāji, es pats personīgas treneris U17 trenera asistents un Jāhlam. Daudziem jau izlases ir U16, U18. Mums nav bijis neviens saslims jau, es nezinu, jau no oktobra, nevienā vecuma grupā. Mums nāk un neviens nav sūdzējies, vai ka viņam ir iesnas vai klepus. Tas jau ir 5 mēnešu garumā, Un tā kā es domāju, nav tik traki, un ja vēl varēsim ievērot kaut kāds pasākums, drošības gan iekšā, ar tām visām 2 metru distancēm arī uz ledus, tad es domāju, kāpēc gan neļaut arī trenēties iekšā. Ne tikai hokejam, bet arī citiem sporta veidiem. Tur jau neiet tieši runa tagad par, kaut gan iet arī par hokeju runa, bet drīzāk vispār kā bērni var motivēt, ja ir valstī visu aizvērts ciet. Tu jau vecāks nezini, ko viņam stāstīt, visi sapņi zūd, viss darbs, kas ir ieguldīts 10 gadu garumā, patreiz liekas, ka viss ir kaķim zem astes. Viss šis te mēs tagad jau baigo laiku jau ārā trenējamies, tagad bija mums āra ledus, tagad, diemžēl, viņš jau ir nokusis, un, protams, ka tas ietekmē meistarību un vispār visu to, jo mēs jau ar fizisko nodarbojamies ļoti ilgi tagad, bet ar vienu fizisko jau tā kā pa maz, jo mēs jau ar hokejs jāspēlē, jāmācās slidot, jāmācās piespēlēt, saprasties uz ledus un viss pārējais, tas viss ļoti pietrūkst. Un, labi, ja tur mazi bērni, tad tas viss vēl ir iespējams kaut kādā veidā tagad, kompensēt ar tiem sausajiem, bet ir jau mums puiši, kas ir lielāki jahlu vecumi, viņiem ir jāslido, viņiem ir jātrenējās, tad viņiem ir pēdējais laiks jau sevi pierādīt, varbūt kaut kādās U18, U20 izlasēs, varbūt kāds var pieklauvēt pie lielās izlases durvīm, bet uz doto brīdi mēs redzam, kāda mums hala stāv, mēs varētu kāpt uz ledus kaut vai grupās, kaut kādās pa 10 cilvēku, mēs varētu izdomāt sistēmu, kā atrasties droši uz ledus, jo, lieliem puišiem jau ir man zvani no vecākiem, kad domā braukt uz ārzemēm, kur vēl atļauj spēlēt un trenēties, un tādā veidā mēs vienkārši pazaudējam spēlētājus. Mēs viņus mēģinām motivēt, bet motivācija ir grūti atrast, ja tu esi hokejists un uz ledus tu netiec. Tāpat salīdzināt, ja tu esi peldētājs, un tu vari tikai sausos treniņus taisīt. Tas viss ir vajadzīgs, bet tev ir jābūt tam kaut kā sakārtotam, lai tas viss ir gan. Bet uz to brīdi tas viss valkās garumā, un galvenais, ka mēs neredzam nekādu gaismu tuneļa galā, kad mums kaut ko atļaus. Jo tā arī tāds samocījis pasākums sanāk gala beigās. Ka tās spēles, viņas ir jāspēlē, pazudīs tās iemaņas, jo bērni ir pieraduši pie kaut kāda režīma, un tagad viņš ir principā sagrauts, un tas spēļu garša, emocijas, viss tas viņiem ir nepieciešams. Un, jo varētu ļaut, piemēram, kad ir tiešām abas komandas ir skaidri zināms, ka tur ir vesels, es domāju, ka tādas spēles bez skatītājiem noteikti varētu spēlēt. Un tā sēdēšana mājās, viņi vienkārši degradē tos bērnus. Es redzu, ka viņiem tās acis savien mazāk un mazāk deg, jo viņi visu savu dzīvi, viņi sevišķi tie, kas ir vecākie, viņi tur no 6 gadu vecuma slido, viņiem tagad 16, 17 gadi, viņi jau ir 10 gadus tajā hokejā tādā režīmā iegājuši, un tagad viņiem tas viss jau ir, gada garumā jau visu laiku ir, nav apraustīts, saraustīts, un,
diezgan sāpīgi uz to visu skatīties, kā tas viss mums pagaidām, mēs vēl turamies, bet cik ilgi, cik to visu var izturēt, ļoti grūti. Un tas pirmais ir jau treneriem ir jārod motivācija priekš tiem bērniem, jārunā ar viņiem, bet īsti jau vairs nav ko teikt, jo mēs arī nezinām, ko solīt. Daudz prasa, kad mēs atsāksim spēlēt. Kas to zina? Neviens nezina, diemžēl.